tikko ieslēdzu kempera aizdedzi, tā uzreiz pīkstienas sirdās. Tātad nav ievilkts slieksnis. Tas ir viens no pašiem labākajiem uzlabojumiem, kas tika uztaisīts. Nospiežu pogu un slieksni ievelku iekšā. Es nevaru no šejienes uz āru slieksni izbīdīt, bet iekšā es ievilkt varu. Un otrs uzlabojums ir tas, ka šeit ir tā netīrā ūdens izliešanas poga. Ja es nevarētu no šejienes to ievilkt, tad tikai tur pie durvīm. Un tur pie durvīm ir tas slēdzis, ar ko var ievilkt slieksni. Tā, tagad esmu ieslēdzis aizdedzi un uzreiz šajā te piekabes atpakaļ skata kamerā parādījās attēls. Un tā, kad ieslēdz aizdedzi, var redzēt apakšā tuvākais objekts ir spainītis un tālākais te ir tāda zaļa leikanna. Ieši pastīšos, kā tas ir izskatās īstenībā tur dabā. Parkošanās sensors piekabē neuztaisīju, bet atpakaļ skata kamera piekabē ir. Nu, ieši pastīties, kā tas ir ārā. Un kā tas izskatās te dabā. Tātad pieliku pirkstu. Tur ir tā piekabes atpakaļ skata kamera. Un šī te zaļā leikāna, tas ir tālākais punkts, un baltais spainīts ir tuvākais punkts, ko es varu redzēt. Nu, laikam normāli. Griezt uz leju laikam nebūtu labi to kameru, jo tad praktiski sanāk tā, braucot nav, un pēkšņi parādās pēdējā brīdī objekts. Kaut kāds šķērslis. Un tagad tā, tas ir tur tuvākais punkts redzamais, tas ir tālākais. Nu, labi.